Labdien, cienījamie klausītāji un arī skatītāji! Šīs dienas raidījumu Sēliesei varat ne tikai klausīties, bet arī noskatīties Radio 1 mājaslapā radio1.lv. Latviešu kultūras bagātība nereti nav glabāta muzejā vai bibliotēkā. Tā dzīvo cilvēku stāstos, vecajās būtnīcās, mutvārdu atmiņās, smaržās, garšās un ģimenes svētkos. Mūsu šodienas raidījums ir par vienu īpašu grāmatu – Sprostovs ēdīns, stiproki ļauds. Tā ir ne tikai recepšu grāmata, bet ceļojums laikā uz Sēlies lauku sētām, virtuvēm un cilvēkiem, kuri saglabājuši stāstus no senajiem gadsimtiem. Pie mums šodien raidījumā Sēliesei viesojas Agnese Neija, šīs grāmatas sastādītājā. Labdien, Agnese! Un Līga Jaujeniece, viena no teicējām, kas dalījās ar savām zināšanām, pieredzi un atmiņām. Labdien, Līga! Labdien! Jā, nu, dāmas, netiecamies jau ne pirmo reizi, jā, parādīsim mūsu skatītājiem un klausītājiem, jā, arī šo skaisto grāmatu, tapusi, cik sen atpakaļ? Tapusi šogad. Šogad, pavisam svaiga. Jā, pavisam svaiga. Pavisam svaiga. Nu jā, Agnese, pastāst, jā, kā tad radās ideja par šādu grāmatu? Tad man jautājums, cik tālu es drīkst atkāpties? Atkāpies droši. Atkāpties droši. Nu, es vispār esmu pati uzaugusi tādā ģimenē, kur bija šīs sievietes, kuras var dēvēt par stāstniecēm. Un vairākas no manām vecajām mamām un vecvecmamām stāstīja šos ļoti garos stāstus, kas saistījās ar viņām kaut kādiem nozīmīgiem notikumiem. Man bija ļoti liela, es biju tāda ļoti pacietīga, es arī visus tos noklausījos. Un tā es tā kā sāku pievērst tam uzmanību, tam stāstnieku fenomenam. Un tad, kad reiz nejauši nokļuvu Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko materiālu krātuvē, es tur nokļuvu pavisam citā sakarā, un man patrāpījās tāds materiāls, kur es skaidri šo stāstnieku atpazinu. Ja? Tad tas nav teicējs, pie kura atnāk, tas nav tikai teicējs, pie kura atnāk intervētājs, un viņš var kaut ko pateikt par uzdoto jautājumu, bet viņš to ieterp tādos plašos kontekstos un izmanto savu izloksni, kad stāstot par to, un kaut kādas tādas laikmeta detaļas. Un pirmais no materiāliem, kas man trāpījās, bija tieši tādas rubeniešu teicējas, Annas Vīķes atmiņas. Un es sapratu, ka tas tur ir fantastisks materiāls vispār, tas ir, tad es tur tā vairāk paskatījos. Un domāju, tas ir jāpamēģina izdot kaut kādā tādā burtnīcā vai etnogrāfisko pierakstu kladē. Es vēl īsti nesapratu, kā to nosaukt. Un bija arī tajā publiskajā telpā informācija, ka šādas burtnīcas top, piemēram, Sērde izdod arī tradīciju burtnīcas. Un tā tas kaut kā tā sanāca. Un es pat nebiju, es ļoti labi atceros, ka es atnācu no tās krātuves ar fotografētajiem materiāliem. Es domāju, tagad jau man nav laika, tagad es to nedarīšu. Bet tad es kaut kā tā vakarā paņēmu, un apmēram 2 nedēļu laikā, visi tie fotografētie materiāli bija atšifrēti, un tad es jau domāju, kāpēc tad arī nenoformēt līdz galām. Tā kaut kā ļoti, ļoti ātri tas viss aizgāja, jā. Es negribu to saukt par grāmatu, citi saka, ka viņi ir sanākusi, tik biezi, tā jau tā kā grāmata. Bet ir tāda bieza. Viņu raksturo tāds vieglums gan dizainā, gan tajā sastādīšanas ātrumā. Un ko es arī gribu uzsvērt, tā ir avotu publikācija. Tātad tas materiāls, kā viņš ir tapis savulaik, tā viņš tur arī ir nopublicēts, vienkārši tikai sakārtots ar kaut kādā tādā, manā prātā loģiskā struktūrā. Un citreiz man saka, tas ir tas, ar ko sēļi ir atšķirīgi. Gan jā, gan nē. Lai pateiktu, ka tas ir tikai Sēlijai raksturīgs, tad tur vajadzētu veikt kaut kādu tādu pētījumu, salīdzināt ar citiem novadiem. Tas ir Sēlijai raksturīgs, bet vai tas ir tieši atšķirīgs, tas lai paliek pētniekiem, profesionāliem etnogrāfiem. Cik tad seni stāsti šeit ir apkopoti? Pirmās intervijas ir veiktas 1948. gadā, uzreiz pēc Otrā pasaules kara, un pēc tam ar zināmu regularitāti līdz pat, manuprāt, 2001. gadam. Jā, jaunāku materiālu tur nav. Atļaušos iebilst, jaunāki materiāli tur ir, kas ir nākuši nāknīstas no bibliotekas novadniecības. Samelojos laikam. Tas ir kaut kāds 2018, 2019. gads, kas ir... Piedod Līga. Jā. Tas ir tas, ko es zinu, kas tur ir vēl klāt, jā.
Nu jā, un man bija svarīgi šo burtnīcu, man bija svarīgi paturpināt līdz tām mūsdienām, tāpēc es jautāju materiālus Līgai un arī tādai sēļu saimniecei Jolanta Bāra. Jolanta Bāra man sūtīja savus materiālus, tie ir iekļauti. Un kas tur vēl tāds? Nu, var sakot, bija man kaut kāds tāds princips par to, kas attiecās uz šo struktūru, bet man nācās izdarīt daudz atkāpes no viņas. Jā, nu, Līga, cik tad liels devums šajā grāmatā ir tavs? Mans devums ir, salīdzinot ar visu grāmatu, diezgan pieticīgs. Tur ir vienkārši akcenti, lai nav tā, ka visi tikai no 48. gada, bet tomēr arī ir kaut kas jaunāks. Jo, cik es noprotu, tas, ko Agnese publicē, tas viss ir, nu, viņa tos cilvēkus nekad dzīvus nav satikusi, nav redzējusi. Tas, ko es iedevu, tas ir grāmatai, tās ir iegūtās intervijas no cilvēkiem, kas pat laban, gribēju teikt, ka visi mūžībā, visi nav mūžībā. Laikam tur ir no 3 cilvēkiem, no 4. Sen jau tas bija, kad es tos materiālus tev devu, tāpēc man neturās prātā. Man liekas, no 4 cilvēkiem ir dots materiāls, un no tiem 4 mūžībā jau ir 3. Viens ir Žirkts un Sprigans un dzīvojis. Jā. Un kādi tad bija tie stāstnieki? Paši kā cilvēki? Nu tad jā, tā dzīvā pieredze ar cilvēkiem laikam bija man. Uzreiz jāteic, tās intervijas netapa speciāli grāmatai, jo intervijas tapa arī netendējoties, neprojicējot uzmanību tikai vienīgi uz ēdieniem, uz tradīcijām, ēšanas, uz receptēm. Nē, intervijas tapa pavisam citos nolūkos, un ēšanas temati bija tikai kā blakus tāds sarunas ceļš. Pirmā, varbūt chronoloģiski es tā nepateikšu, bet viena no ir intervija ar Jāni Kurklieti, aknīstieti, kas pie viņas devos tāpēc, lai uzzinātu viņa 12. dzimšanas dienas stāstu. Viņa 12. dzimšanas diena iekrīt 1949. gada 25. martā. Viņu ģimene izveda, un tur bija viņa stāsts par to, kā viņi brauc uz Sibīriju, kā viņiem tur klājās, kā viņi tur dzīvoja, un pa starpai, ko viņi tur arī ēda. Nu, protams, Sibīrijas ēdienkarte nebija diezko plaša, tas ir tikai vienīgi stāsts par kartupeļiem, kas jau tajā laikā bija liela bagātība. Tad bija viena kundze, kas bija ļoti plaša, un tā vienkārši tā bija ēdienu tāda entuziasta līdz ar to, tāpēc arī tā intervija sanāca plaša tieši attiecībā uz ēdieniem. Alma Kalnaģeidāne, kas arī ir mūžībā. Viņa bija tas cilvēks, kas dzīvoja kolhoza laikos, un tad tur bija tās kolhoznieku ballis, un viņa bija godu saimniece, un viņas stāsts par 25 toršu nogarnēšanu, un kā tie kolhoznieki viņu pēc tam ar rokām izķempāja, jo viņi neēda ar karotēm. Dažādi tādi krāšņi stāsti, vai arī viņa jaunību bija piedzīvojusi vēl pirms padomju laikiem, un kā jauna meitene bija gājusi mājturības kursos Aknīstē, un tur tie stāsti jau bija tādi daudz inteliģentāki, tas saturs inteliģentāks, jo, tā brīvvalsts laika galda klāšanas kultūra un ēdienu izsmalcinātība, pildīta cūkas kāja un pildīta cūkas galva, piemēram, un vai kā no gurķiem taisīt krokodīlus un no pipariem likt actiņas. Kundze, kad šo stāstīju viņa acis spīdēja gandrīz kā tam krokodilam, ko viņa taisīja, un viņa jau bija gados, un tad viņa arī fantastiska izloksnes zinātāja un lietotāja. Viņa man teica, tu man tikai padod gurķi kaut šudi, es te uztaisēšu vienu smuku krokodilu ar redējusu kājiņām un piparu acteņām, un asteita jāgrīž ir zigzagā, lai būtu tiešām kā krokodils un visi pārstabeitu. Jā, runāšana dzīvajā ar cilvēkiem tā ir ne tik viena, bet vairākas augstākās izglītības, ko tu vari iegūt neformālā ceļā, jo tās visas ir lielas cilvēku pieredzes, gan viņu vieglajos, gan grūtajos dzīves posmos, un es esmu patiesībā ārkārtīgi priecīga, ka es uz reta šad un tad pie cilvēkiem dodos un dzirdu to viņus pieredzi stāstus. Jā, Agnese, bet, kā jau sapratām, šajā grāmatā nav apkopotas tikai senās receptes, te ir tradīcijas un cilvēku stāsti iekšā.
Protams, man arī varbūt tās nebūtu pašai intereses tā strādāt ar recepšu grāmatu. Un to arī ir teikuši citi cilvēki, ka tie dzimtu stāsti, tie ir varbūt tas interesantākais materiāls, kas tur ir. Un man pašai visvairāk patīk tie stāsti, kur es saskatu tādu vēstures nepārtrauktību. Piemēram, ka ir cilvēki, kas vēl atceras, ka Sēlijā lietoti, bēru gadījumā, no eglis koka dobti šķirsti, vai ne? Tas ir tas, ko arheologi atrod, nevis atrod, bet viņi atrod kontūras no šādiem šķirstiem arheoloģiskajos izrakumos, vai ne? Bija kungs, kas demonstrēja intervētājiem, ka viņš vēl lieto šķiļamdzelzi savās mājās. Tas ir 12. gadsimta priekšmets vispār. Šķiļamdzelzis? Jā, šķiļamdzelzis, tas ir tāds... krams ir ar to, kas bija arī vajadzīgs, lai to dzirksteli varēja uzšķirt, bet šķiļamdzelzis ir dzelzis tādā, nezinu, kādā tādā ovālā formā, teiksim. Un tad tur arī vesela māka bija vajadzīga, kā ar to krama palīdzību var dabūt... Tad uguni, vai ne? Protams, sarkociņi esot bijuši dārgi un arī noteikti tālu, ne jau uzreiz tu skriesi uz veikalu, uz krogu pēc sarkociņiem. Un, ko tur vēl pateikt? Es šajos materiālos saskatu ļoti tādu senu tradīciju turpinājumu, varbūt, vai atblāzmu, un tas tā liekas ļoti fascinējoši. Jā, noteikti, kad interesanti ir tie stāsti, jo, tagad mēs varam aiziet nopirkt visu veikalā, bet, kādreiz bija tā, kad, vajadzēja nozvejot to zivtiņu, bija savas prasmes, savas tradīcijas, kā to darīt, pēc tam to skaisti celt galdā, tāpat tās arī droši vien medības savi procesi un viss droši vien arī savādāk nekā tas ir mūsdienās, un šie stāsti noteikti ir ļoti interesanti un saistoši. Stāsti ir ļoti spēkapilni. Es atļaušos vienu no Vanagu dzimtas stāsts. Silvija Vanaga man stāstīja šo un manuprāt, ļoti, ļoti tāds, apņēmīgo latvieti raksturojošs dzīves stāsts sakarā arī ar ēdienu, jo es ātri izstāstīšu, ir tas viņiem kā ģimenei, kā jauniem cilvēkiem, viņas mammai Annai un viņas tētim bija doma, ka viņi grib uztaisīt Aknīstes centrā ēdnīcu un vīna veikalu. Un tie 30. gadi, bet viņi bija ļoti trūcīgi, tikko mazi bērni un paši jauni un trūcīgi. Viņi nedzīvoja Aknīstē, viņi dzīvoja blakus Aknīstē, bet viņiem doma bija lielajā Aknīstē uztaisīt ēdnīcu un vīna veikalu. Un tad tā lielā gribēšana līdz tam nonākt, ka viņi krāja pēdējo vistu, olas, pienu, ko jau viņi saražoja, un tad viņa no Subates, kas ir no Aknīstes, kad 23 kilometri apmēram viņi kājām nāca Anna Vanaga no Subates uz Aknīsti pārdot tos produktus, un tad to iegūto naudiņu krāja, lai varētu uzcelt to 2-stāvu namu Aknīstes centrā. Un viņi arī sakrāja un izspieda to visu, ka viņi to namu var uzcelt, un nams ir no koka, apšūts ar skaistiem dzelteniem ķieģeļiem, nams stāv joprojām, un 37. gadā nams kļuva jau gatavs, un viņa sapratīs visu mūžu. Viņa teica, ka mamma sapratīs, ka viņa visu mūžu ir dzīvojusi ļoti trūcīgi, un līdz ar to arī uzturs bija ļoti trūcīgs. Tā ēdienkarte, tās bija putras, kartupelis kāds, tur labākā reizē kāda speķa šķēle, bet ka nebija jau ko to galdā celt, un tagad viņiem ir 2-stāvu nams ar lielām pūlēm un darba spēku uzcelts, un būs ēdnīca. Un viņai arī pašai ir jāgatavo, bet viņa jau vairāk pa putra neko neprot. Bet tad nākamais solis, tad viņa sakrāja naudu un dabūja kaut kādas iespējas savā dzīvē. Viņa dodās uz Rīgu, arī uz maiturības kursiem, kas ir tieši ēdiena gatavošanā, un tur viņa apgūst gan kā cepešus, gan kā visādas rolādes, gan visādus tādus glaunos ēdienus, kā gatavot. Un tad ar tām zināšanām un ar 1909. gada pavāra grāmatu
ko viņa iegādājusies, tur viņa dodās atpakaļ uz Aknīsti, un jau tur tiek servēti skaisti cepeši, skaisti nodekorēti, nogarnēti, skaistos šķīvjos, un kungs ir saģērbts, viņas vīrs tiek saģērbts skaistās drānās, lai viņš zolīdi izskatās, stāv aiz letes, mums ir arī fotogrāfijas. Grāmatā ir fotogrāfija no viņu ģimenes galda, kā viņi sēž pie galda, uz kuras stāv spīdīgs patvēris, un galds arī ir noservēts, un fonā stāv kalpone, un bērni pie galda skaisti saģērbti. Tā bija viņu ikdiena jau pēc tam vienkārši tas raksturo to ļoti iedvesmojoši, manuprāt, ka tu izlasi to stāstu, un tad tev pašam gribās darīt, un tad liekas, es tak varu, man ir alga katru mēnesi, ja man nav tāda trūcība, man nav pēdējās olas jāpārdot, lai varētu kaut ko izdarīt. Man liekas, tur tas lielais spēks arī izlasāms tajā grāmatā, jā. Jā, šie dzīves stāsti ir tiešām tādi spēka stāsti, kad, viss ir paša rokās, lielu mērķtiecību, visu var paveikt, un kādreiz tiešām ļaudis bija stipri, ļoti stipri. Jo, man liekas, mūsdienās vairs, ja mūs ievestu tādā dzīvē, kā bija kādreiz, nezinu, vai mēs tā mierīgi izdzīvotu. Izdzīvot. Gan jau, dzīve pie visam mēs pierodam, protams. Jā, bet Agnese, tie materiāli, protams, ir apkopoti ļoti daudz, un noteikti neesi nevienu krātuvi apmeklējusi, un kā tad notiek tā tava informācijas meklēšana? Ir katalogs, es atlasu materiālus pēc kataloga, tad es pasūtu šos materiālus, tad es aizēju uz krātuvi, safotografēju visu, kas man interesē, un ļoti labi, ka tagad ir tāda iespēja, ka tu vari safotografēt un tad mājās strādāt un nevis neskaitāmas stundas pavadīt tad krātuvē. Un tad viņi ir rakstīti ar roku, viņi arī ir tādā īpatnējā veidā sistematizēti. Es nezinu, vai es to tagad tā varu pateikt, es neesmu aizdomājusies, kāds būtu tas formulējums. Var sakot, es viņus sistematizēju pa savam, vai ne? Tā kā man šķiet kaut kā. Un vienas burtnīcas tapšanai es apmēram pārrakstu 1200 kadrus, safotografētus kadrus, vai ne? Un pēc tam, kad es viņus esmu pārrakstījusi, es arī vēl daļu izmetu ārā, kā nederīgus, jo ir kaut kāda ideja man galvā, un viņi man šķiet neiedaras, piemēram, vai viņi nav pietiekami runājoši, vai nav jau mērķis visus materiālus publicēt. Ir mērķis veidot kaut kādu vēstījumu ar to, vai ne? Kā mainās sabiedrība, kā mainās zināšanas lauksaimniecībā, ienāk jaunas kultūras, ienāk sugas lopi, kā tas viss maina to cilvēku dzīvi, arī tās receptes, kas gala rezultātā rodās. Un, pēc tam, protams, ir parastais stāsts, ir redaktori, ir maketētāji, ir mākslinieks, jā. Bet Līga arī pirms intervijas minēja, ka ir arī pat bijušas tādas intervijas, ko tur roku norakst no kasetēm klausoties. Ne. Man nē, protams, tādas nav bijušas. To dara paši etnogrāfi, kuri... Precizēja. Līga bija tā kā, tad, kad Līga brauc pie cilvēkiem, tad viņi ir tajā brīdī tā kā etnogrāfi. Jā, es braucu pie cilvēkiem... man Agnese teica, būs raidījums runāsim par teicējiem. Es tā samulsu, es saku, es savus cilvēkus tā nesaucu, un tā pat domās es viņiem tā es parasti saku, es pie cilvēka braucu. Man liekas, tas ietver vairāk. Pie cilvēka aizbraucu. Un es braucu vai eju tā divējādos veidos. Vienmēr man kabatā ir diktafons, šad tad arī filmējamais kaut kas. Bet es tiešām ļoti godīgi ar cilvēku atklāti saku, ka man kabatā ir tādas un tādas iekārtas, vai es viņas drīkstu lietot, un tad cilvēks vai piekrīt vai nepiekrīt, un visbiežāk ja viņš ir ļoti vecs, viņam viss vienalga, ka dari, ko tu gribi. Un tā, bet ja viņš vēl tāds dzīvelīgs, tad jau viņš lielākoties negrib, ka viņu ieraksta, un tad viss to pierakstīts uz vietas. Kā viņš runā, es arī tiešām godīgi neko neieslēdzu un slepeni neierakstu. Bet lielākoties jau cilvēki ir tomēr man gados, un viņi saka, raksti.
Un tad tas tiek ierakstīts, un tad uz vietas nekas netiek pierakstīts. Es vienkārši notiek dzīva saruna, jo tā var vairāk izrunāt un vairāk paspēt, un pēc tam tas ir tāds ilgs un piņķerīgs darbs. Es noklausos visu vēlreiz, un tad gan es visu pārrakstu. Un, ne ar roku, bet datorrakstām viss tiek izdrukāts un glabājas. Jā, un tās dzīvās sarunas, viņas bieži vien ir apmēram kā Katoļu baznīcā pie Bikts, kad cilvēks izstāst arī to, ko viņš man saka, šo gan nē, šo to es tikai tev, un tas ir tikai tev, un lai paliek tikai un vienīgi pie tevis, un arī pēc manas nāves, tu par to nevienam nestāsti. Sanāk glabāt arī tādus noslēpumus, bet, es, protams, arī viņus pierakstu, bet tas man ir sarkaniem burtiem, ka to nedrīkst publiskot, tas ir tikai vienīgi manai zināšanai, lai es saprastu bildi kopumā vairāk. Un parasti tas varbūt amizanti, varbūt no manas puses, bet man ir daži cilvēki, kurus es esmu arī palaidusi mūžībā tieši šī iemesla dēļ, ka viņš kaut ko izstāstīs tikai un vienīgi man. Jo tad, kad cilvēki izstāsta tikai un vienīgi man, viņi kļūst ļoti atbrīvoti, un pēc 2 vai 3 dienām viņš aiziet mūžībā, jo viņš tagad var aiziet, viņš kādam to ir izstāstījis. Tie ir kaut kādi smagie, tas, protams, nav nekas priecīgs, ko viņš izstāsta vienam cilvēkam, ko viņš nav varējis uzticēt tuviniekiem, tie ir tādas smagas lietas, saistītas ar bēdīgiem kaut kādiem ļoti notikumiem, tie nav priecīgie notikumi. Tad, kad to cilvēks to smago notikumu ir nolicis malā, tad viņš ir brīvs, viņš un tā. Un tāpēc es arī pie dažiem neesmu aizgājusi, jo tie mani vai nu ļoti labi pazīstami, vai kādam tuvi radinieki, un tad man gribās, lai viņš dzīvo, lai viņš tikai man nepasaka kaut ko, tikai man vienai. Un tāpēc es no vienas puses gan to nožēloju, ka es neesmu pie viņa aizgājusi, no otras puses, domāju, vismaz man viņš neizstāstīja. Bet, tad tu pati saproti, cik lielā mērā cilvēki tev uzticējās. Jā. Pat ļoti, ļoti. Tā ir. Tā ir. Protams, tas jau atkarīgs no es jau cenšos rast tādu, saikni ar jebkuru cilvēku, bet palielam jau ir sanācis ar visiem tādu atvērtību iegūt. Jā. Un cik lielā mērā tas cilvēks grib izstāstīt? Jā. Parasti jau viņš grib izstāstīt, ja mēs nonākam tik tālu, ka es pie viņa braukšu, es, protams, nebraucu pie cilvēka kā zibens spēriens no debesīm, mēs saskaņojam to visu, viņš jau ir padomājis, un tad jau viņš grib izstāstīt. Tas gan, jā. Jā, bet, Agnese, kādas jūsuprāt ir atmiņu vērtība šodienas Latvijā, vai mēs tās pietiekami cildinam un ceļam saulītē? Šobrīd es saredzu, ka ir ļoti populāri kļuvuši dzimtu stāsti, dzimtu pētniecība vispār, un līdz ar to šie atmiņu stāsti, manuprāt, ir šobrīd populāri, un viņi piedzīvo to kā, gribas teikt, piedzīvo renesansi, bet varbūt tas tāds vienkārši banāls izteiciens, kas man prātā tagad nāk. Bet viņi tiek meklēti un viņi tiek atrasti, un es arī sociālajos tīklos esmu piesakojis tādām grupām, kur pulcējas šie dzimtu pētnieki, un tas ir ļoti redzams, ka cilvēki no dokumentiem mēģina šos stāstus radīt. Jā, es domāju, ka tas šobrīd ir populārs. Ko tu vēlētos, lai cilvēki paņem līdzi no šīs grāmatas? Sajūtu, domas, varbūt rīcību? Paldies, ka tu uzdevi šo jautājumu. Paldies. Es gribētu, lai cilvēki šajā grāmatā nemeklē tikai to, kas attiecas uz viņu šauro pagastu vai vietu, kur viņi dzīvo. Es gribu, lai viņi uz šo grāmatu, uz šo informāciju, kas ir šajā grāmatā, skatās kopumā. Lai skatās kopumā uz visu, kas notiek Sēlijā, lai skatās plaši, ja? Lai nemeklē to savu uzvārdu vai savus kaimiņus vai tieši to savu šauro vietiņu. Man ir dažreiz cilvēki tā saka, kas attiecās uz to manu pagastu, to es visu izlasīju, vai ne? Nē, skaties plašāk, skaties uz to, kas notiek visā Sēlijā. Pat visā Latvijā šeit nav dot iespēju skatīties, bet, paņem visu, ko viņi piedāvā. Tas gan, jā. Piebildīšu, ka pēdējo grāmatu Agnese ir uzdāvinājusi Radio 1. Vairāk viņa nav nopērkama, pareizi? Nē, viņa man vairs nav, bet viņa ir joprojām Rozes grāmatnīcās un Neretas turisma informācijas centrā. Aknīstas bibliotekā var atnākt un izlasīt, ir 2 eksemplāri. Bet man nav tiešām vairāk, man nav. Man nācās prasīt līgai atpakaļ, lai varētu atnest. Tātad šis ir pēdējais eksemplārs.
Pēdējais eksemplārs Agneses rīcībā, par kuru viņai bija teikšana. Par kuru man bija teikšana, jā. Jā, Līga, varbūt arī pajautāsim tev tavas domas par šo grāmatu. Breinīga grāmata. Breinīga grāmata, breinīgs vāks. Un man cīši patīk arī tas, ka grāmatā ir fotogrāfijas. Tas viņu izkrāso un padara jo garšīgāku. Grāmata par ēdieniem ir garšīga. Nu jā, gan lasot, gan apskatoties fotogrāfijas, cilvēki var jau iztēloties, kā tad tas ir bijis. Un pārsteidzoši jau ir tas, ka ja tā praktiski tai grāmatai pieiet un tiešām kā ēdienu grāmatu un gribās kādu recepti, tad tur vietām nākas diezgan samūst, jo mēs tos ēdienus bieži vien neatpazīstam vairs pat kā ēdamus ēdienus. Tur ir dīvainas lietas, skābētas. Viens no interesantākajiem ēdieniem. Kas jums pašām liekas tāds? Tur ir vītināti tauki. Vītināti tauki tur ir. Un viens no tādiem interesantākajiem ēdieniem bija ribiņu zupa, kurā ieliek iekšā asinsdesu. Tur neliek ne sīpols, ne burkāns, neko, bet ieliek iekšā asinsdesu. Ašņu paltes. Jā. Bet es vēl zinu, ko gribētu piebilst. Droši. Pirmkārt, Kirila Kirasīrova dizains, ja? Oskars Stalidzāns makets, ja? Renāte Blumberga zinātniskā redaktore. Tātad, kurus es vēl nepieminēju, Austra Celmiņa ķērāne, redaktora, ar ko es sadarbojos ļoti daudzos projektos, ļoti tāds, mans dvēseles radinieks, kurai es vienkārši piezvanu, lai pajautātu kaut ko, kad es nonāku strupceļā, vai ne? Fotogrāfijas Līga pieminēja, vai ne? Tās, protams, lielākoties ir fotogrāfijas, kas atrastas krātuvē, bet arī fotogrāfijas ir no Neretas, no Aizkraukles, no tā, ko es nepieminēju, Nereta Aizkraukle, Aknīste, ja? Lai apstrādātu fotogrāfijas savām grāmatām vai ne saviem projektiem, es speciāli pabeidzu kursus. Viņas ir ļoti kvalitatīvas, jā. Viņas ir ļoti kvalitatīvas. Nav tik kvalitatīvas, kā es gribētu, bet tur ir ieguldīts ļoti liels darbs viņās. Un es piekrītu Līgai, ka fotogrāfijas tas ir tāds īpašs slānis, viņas ir kā vēstures avots pašas par sevi, bet viņas arī veido tādu vispārinošu, tādu foršu sajūtu. Jā, cienījamie klausītāji un skatītāji, pat visgaršīgākā putra ar koka karoti, tā nav tikai maltīte. Tā ir laiks, tā ir vieta, tā ir mamma vai vecāmāte, kas kādreiz lika to galdā. Tā ir dzīves sajūta. Grāmatas prostoks ēdīns stipropļauts. Līga, pareizi pateicu? Jā, ļoti pareizi. Mums atgādina, ka kultūra sākas virtuvē, pagalmā, stāstā, ko vakarā izstāsta bērniem. Paldies Agnesei Nējai par darbu, kas apvieno gan zinātni, gan cilvēcību. Un paldies, Līga Jauniece, protams, arī par tavu ieguldījumu šajā grāmatā un par cilvēcību un par cilvēku stāstiem. Paldies arī, mīļie klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums raidījumā Sēliesēji. Raidījumu vadīja Gita Dukaļska.